Un tālāk vārds tiek dots vēstures doktoram Ervīnam Ubis no Lietuvas jūras muzeja. Viņš ir vēstures zinātņu doktors. Lietuvas jūras muzeja Klaipēdā navigācijas vēstures un kolekciju menedžmenta nodaļas vadītājs, un Edvīna Ubis interešu centrā ir jūrniecības vēsture, arheoloģija, vēsturiskā antropoloģija un kultūras antropoloģija. All is right. Un ziņojuma tēma latviešu valodā skan tā: kā saglabāt jaunāko jūrniecības mantojumu muzeja kuģa M52 Sūduvis piemērs. Floor is yours. Good afternoon for everyone. Sveicināti visi. Šodien es cerams parunāšu par vienu mūsu jūras muzeja projektu. Tas projekts ir, ka iekļauj daudzas jomas, navigācijas vēsturi, kuģniecības vēsturi, arī mums arī muzejā ir zooloģijas daļa, akvārijas un arī pat rehabilitācijas centrs. Rehabilitācijas centrs jūras dzīvniekiem un putniem. Bet tas, ko mūsu muzejs cenšas izdarīt, ir, mēs cenšamies pastiprināt muzeja vēsturisko krājumu, un es pastāstīšu par vienu no mūsu projektiem, kas mums palīdz pastāstīt par Lietuvas jūras un kuģniecības vēsturi. Šodien es centīšos atbildēt jums uz jautājumu par to, kā mēs esam nodrošinājuši mūsu jūras muzeja mantojumu. Viens no galvenajiem mūsu projekta uzdevumiem ir nodrošināt to, ka mūsu vēsture ir nostiprināta saistībā ar jūrniecību, un mēs papildinām mūsu ekspozīcijas ar dažādiem jauniem objektiem, ar izglītojošu saturu, lai mēs varētu izglītot mūsu skatītājus. Mēs arī apkopojam dažādu informāciju, un arī atbalstu iegūstam no dažādām vietām, lai varētu visu laiku uzturēt mūsu muzeju. Un tad, kad mēs sākām šo projektu, mēs izlēmām, ka kuģim jābūt ūdenī, tā teikt, un ka šis lēmums bija sarežģīts, bet no otras puses tas palīdz mūsu apmeklētājiem saprast, kas tas tāds ir, un es ceru, ka šis lēmums ir bijis ļoti labs, jo tad, kad es gatavoju šo prezentāciju, es apstījos, cik daudz apmeklētāji ierodas pie mums, un es apstījos, ko mūsu apmeklētāji saka. Viņi saka, ka ir ļoti forša sajūta, ka viņi saprot, kāda ir oriģinālā smarša, sajūta, kāds ir līdzsvars uz kuģa, ka tas ir ūdenī, un to visu novērtē mūsu apmeklētāji. Tātad, kāda ir pašreizējā situācija? Lai to saprastu, mums jāatskatās nedaudz pagātnē, jāpastāsta, kāda ir šī kuģa vēsture. Tas tika uzbūvēts starp 1958 un 58. gadu. Burmesteres
kuģu būves uzņēmumā Brēmenē. Un šis kuģis arī tagad ir lietots dažādās NATO uzdevumos un mācībās. Un šis kuģis mums nedaudz pastāsta arī par NATO vēsturi, ne tikai par Lietuvas kuģniecību, bet arī par Vācijas kuģniecību. Tā bija Minesweeper klases kuģis, un to nosauca vācu pilsētas vārdā Koblenz, un 1978. 79. gadā kuģis tika modernizēts un daudz pamainīts. Viņi izmantoja tehnoloģijas, lai pievienotu dažādas jaunas aparatūru klāt. Bet tik un tā kuģim bija tā pati oriģinālā forma un oriģinālās daudzas detaļas, kas pašā sākumā, pirms modernizācijas. Kuģis ir kalpojis vairāk nekā 40 gadus Vācijas jūras spēkos. Un tad Vācija to uzdāvināja Lietuvai, valstī, kur vēlējās kļūt par NATO dalību valsti, un tas notika 1999. gadā. Un tad kuģis sāka kalpot arī no 22. jūnija šajā gadā, arī kalpot Lietuvas jūras spēkiem, un tad 22 gadus pēc 22 gadu darba kuģis un apkalpe arī tā laikā piedalījās dažādos uzdevumos arī ar Latvijas un Igaunijas jūras spēkiem, un daudzi no tā kuģa komandas ir joprojām strādā Lietuvas jūras spēkos. Mums ir daudz draugu jūras spēkos, kas palīdz mums, un aizvien viņi nāk apmeklē šo te kuģi, un viņam tas tiešām ļoti rūp, un es teiktu, ka tā ir viena no svarīgākajām lietām šajā projektā. Un tad, kā mēs sākām, pirmā lieta, te bija jābūt lēmumam, bija jāpieņem lēmums. Kad sāku strādāt muzejā, tas bija 2020. gadā, un direktors atnāca pie mums un pateica, labi, Edvinas, tagad šis darbs ir jādara, un tev ir jāizveido jauns departaments muzejā. Tajā brīdī es to pilnībā nesapratu, kas būs jādara, bet teicu, labi, darām tā, un ar muzeja komandu mēs sākām ar pirmajiem soļiem. Tātad veicām rekonstrukciju un strādājām ar izstādi, bet galvenā problēma bija tāda, ka mums no pašvaldības bija jāsaņem skaidra atbilde par to, vai mums ir nepieciešams kuģis pilsētas centrā. Šī nebija vienkārša diskusija, un man šķiet, ka tām bija nepieciešams vairāk nekā gads, lai to visu izdiskutētu, izargumentētu un tā tālāk, līdz mēs nonākam līdz konkrētai lokācijai pilsētas centrā, Dangas upes krastā. Un tiešām viedokļi bija atšķirīgi, bija tie, kuri teica, ka mums tas nav nepieciešams, tas ir militārā spēka simbols, un tam nav vietas pilsētā vai pilsētas centrā, tieši konkrētajā pilsētas daļā. Un bija ieteiktas citas lokācijas,
ieteikts, piemēram, bija varbūt ostā, bet ostā Klaipēdā. Un ar to tur bija problēmas drošības apsvērumu dēļ, jo mums tur nav dislocēta pilna šī kuģa komanda un 20 cilvēku personālu katru dienu būtu jādodas uz turieni. Bet mēs vēlējāmies tieši, lai ar kuģi viss būtu droši un to varētu strādāt ar mazāku cilvēku skaitu. Visbeidzot, mēs saņēmām atbildi pareizo mūsu gadījumam un vienojāmies ar pilsētu. Un tad kopš tā laika arī sākām strādāt pie kuģa remonta, pārkrāsošanas, pārklāšanas, bojāto vietu labošanas. Un tā problēma bija problēma ar atsevišķām kuģa daļām. Bija problēma ar to, lai hermetizētu visu kuģi, jo, kā jau minēts, kuģis bija vecs un kaut arī bija dažādi varianti, ko ar to darīt. Mēs izlēmām tieši atjaunot to tādā veidā, tātad arī vēl tieši izjaucot konkrētas kuģa daļas, bet tad izrādījās arī tā dziļums ir pārāk liels, un tāpēc mēs demontējām konkrētas daļas, lai mēs varētu tad kuģi ievietot upē, jo upes gultnes dziļums nebija pietiekams sākotnēji. Tad bija uzdevums numur 2, arī pielāgot upes krastus, pielāgot arī infrastruktūru, elektrību, ūdens padevi, kanalizāciju. Arī tam bija nepieciešams tad infrastruktūras darbi vērienīgi. Un tāds viens no mazākajiem darbiem tad jau bija šo kuģi novietot savā vietā. Tāpēc mums bija jāorganizē vesela operācija, precīzi jāveic visas darbības. Šis kuģis tika vilkts, kā redzat. Un arī te redzat to, ka upe nav tik plata. Tam visam procesam ir jānotiek precīzi, nebojājot kuģus. Un arī bija jāpaceļ tilts. Un citas lietas bija jāorganizē. Un to visu paveicām veiksmīgi un pat varējām diezgan daudz skatītāju šim visam piesaistīt. Iespējams, tie pat bija 2000 cilvēku, kas bija ieradušies skatīties. Un, kad tas tika novietots savā vietā, arī tad vēl tas nebija viss, jo bija jāstrādā pie izstādes, jāpievieno kuģis, ūdens padevei, kanalizācijai un elektrībai, un citi darbi bija jāveic. Tad mums bija jāveic dažādas aprakstu izveida, piemēram, skatītājiem norādes. Mēs izlēmām, ka darīsim to vienkāršā veidā. Mēs gribējām saglabāt kuģi izskatu, cik vien iespējams oriģinālu, pietuvināt oriģinālam, bet, protams, ka bija arī jāiejaucas un kaut kādā interjera dizaina izmaiņām un kaut kādas telpas un kabīnes arī bija jāizmaina. Šeit jūs varat paskatīties arī uz video ar šo kuģi. Un te varbūt ir pārmaiņas no tā brīža līdz šodienai, bet mēs vēlreiz centāmies saglabāt kuģi maksimāli oriģinālu, tādu, kāds tas ir dzīvojis sākumā Vācijas jūras spēkos, tad Lietuvas spēkos. Un kā redzat, es vienu lietu gan nepieminēju, ka, un tā ir ļoti svarīga,
ka tas ir koka kuģis, tas nav metāla. Un visas metāliskās daļas ir no nemagnetizēta metāla, kas palīdz tieši mīnu identifikācijas procesā un to iznīcināšanas procesā tas palīdz. Vēl viena no lietām, kas mums bija jādara, bija jādeaktivizē ieroču sistēmas, kas ir uz šī kuģa, jo, protams, tas ir tātad bijis, tas ir kalpojis jūras spēku vajadzībām. Protams, tur ir gan juridiskas nianses, ar kurām bija jātiek galā, reģistrācijas dažādas, ar tiesību aizsardzību bija jāsadarbojas. Un tad mēs izlēmām, ka mums ir jāizveido arī tādas vietas, kuras ir paredzētas speciāli apmeklētājiem, piemēram, tādi kā skatu laukumi, sēdēšanas laukumi un neliela izstāde arī kapteiņa telpā ar tādām retrospektīvām fotogrāfijām, kur var redzēt tur mēs pastāstām par galvenajām kuģa funkcijām, piemēram, par šo te mīnu deaktivizācijas procesu, par glābšanas operācijām, militārajām mācībām. Un tur tad var arī vērot šo izstādi un iztēloties, kā kuģis ir kalpojis Lietuvas jūras spēkiem. Papildu tam norisinājās arī atklāšanas pasākums. Atklāšanas pasākums bija jūras dienās Klaipēdā, Aptuveni 500 000 apmeklētāju ir šajos svētkos. Un tad 1000 skatītāju dienā mums bija arī. Un tas bija tiešām izaicinājums. Un arī ar atklāšanas pasākumu. Protams, ka to apmeklēja arī mūsu armijas vadītājs, komandieris, arī jūras spēkiem Lietuvas un arī Portugāles jūras spēku komandieris, tāpēc, ka šajā laikā apmeklēja Lietuvu. Tas bija priecīgs pasākums un palīdzēja mums parādīt un izrādīt šo kuģi, parādot, ka tas nav svarīgi tikai mums, bet ir svarīgi visai pilsētai. Šādā kontekstā un vēl, ko mēs izdarījām, mēs pievienojam arī tādas interaktīvus elementus, objektus. Tur ir ar spēļu elementiem, ar video elementiem pievienots. Un vēl papildu pakalpojums ir tāds, ka tur ir escape room, jeb izlaušanās istaba, ir organizēta arī šī kuģa, tas ir tāda spēle. Vēl arī suvenīrus izveidojām, lai piesaistītu papildu finansējumu. Šeit varat dzirdēt arī, tie ir apkalpes, tad tie ir cilvēki no apkalpes, kuri paši arī ieskaņoja šos video un stāsta par kuģi. Šādā veidā mēs arī vācam to oriģinālo piemiņu no bijušās komandas no kuģa, lai apmeklētāji varētu dzirdēt par šīm te funkcijām kuģī, ko dara viens vai cits amats. Un visbeidzot, pēdējais mans slaids šodien ir par to, ka mēs atbildēsim uz šo pirmo jautājumu, kā saglabāt muzeja kuģi. Tas ir diezgan grūts uzdevums. No sākuma mums vajag to padarīt interesantu mūsu mērķu grupām,
Vēl viena lieta ir tā, ka mums ir kaut kā arī pašiem savi uzdevumi jāizpilda, kā muzejam. Man liekas, ka mēs esam tos abus apkopojuši, man liekas, ka mēs esam ieinteresējuši iedzīvotājus, ciemiņus mūsu pilsētā. Mums vēl projām ir 30,000 apmeklētāju gadā, kas ir diezgan labi. Bet ko mums vajadzētu turpināt darīt, lai padarītu šo objektu interesantu, mums vēl, protams, īsti neizdodas. Mēs gribam, varbūt, lai cilvēki piedalītos vairāk, padarītu šo kuģi vēl interesantāku apmeklētājiem. Ir ļoti svarīgi uzturēt šo kuģi visu laiku. Mūsu darbinieki palīdz uzturēt šo kuģi, jo, protams, laikapstākļi ir dažādi. Tātad visi mēs kopā padaram šo projektu iespējamu. Paldies! Thank you very much for your report. Could you tell a little bit about the attitude? Vai jūs varētu pastāstīt par cilvēku attieksmi? Jūs teicāt, ka bija daudz apspriešanas, tikšanās par šāda veida muzeju. Jā, mums pat bija petīcija pret šī kuģa muzeja izveidi, bija arī politiķi, nacionālā politiķi, kas teica, ka kuģim te nemaz nevajadzētu būt. Tā kā mums bija tāda pretošanās mūsu projektam, bet, kā jūs teicu, tad, kad mēs atvedām šo kuģi līdz upei, varēja redzēt, ka ļoti daudz cilvēki bija tiešām priecīgi, un to varēja redzēt. Protams, bija cilvēki, kas bija pret to, bet tā bija ļoti maza sabiedrības daļa, bet ļoti aktīva. Un pēc atklāšanas visas petīcijas, visas akcijas par to, ka pat daži politiķi tajās iesaistījās. Viņi nāca pēc atklāšanas pie mums un teica, ka viņi ir kļūdījušies, ka viņiem tā nevajadzēja darīt un ka viņi redz, kā tagad tas izskatās, un viņi priecīgi par šo projektu. Vai lūdzu vēl kāds jautājums? I just wanted to ask. Liels paldies! Es gribēju pajautāt par izglītības programmām bērniem. Kādas jums ir jūsu muzejā? Esmu Tātjana, esmu no jūras skolas. Tātad es neesmu daudz runājis par izglītības saturu, bet mums ir aktivitātes dažāda vecuma cilvēkiem un bērniem, un mēs aicinām visus ierasties. Es nezinu, cik daudz izglītojošu saturu mums ir gadu laikā, bet mēs esam diezgan aktīvi šajā ziņā, un mēs aktīvi aicinām bērnus nākt un izzināt šo jūru, un tāda tā kā Klaipēdā ir arī tāda kā jūras skola, un arī viņi nāk bieži pie mums uz mūsu kuģi, un mums ir arī kuģniecības universitāte un koledža, un arī viņi nāk pie mums, un mums ir dažādi veidi, kā mēs viņus piesaistam. Es nezinu, mums laikam ir 60 vai 100 izglītojušu satura pasākumu gada laikā. Tātad mēs esam diezgan aktīvi. Mums ir arī darbinieki, kas pie tā aktīvi strādā. Thank you very much. Thank you.